Latvijas tautas. Esmu Ēriks Vidriks. Esmu šīs valsts iedzīvotājs. Esmu šeit dzīvojis. Un nekad nebiju domājis, vēl jau vairāk stāvētam šo laukumā, pildam svētā gara torni, karogu, ka mēs nodzīvosim līdz tādam brīdim, ka mēs būsim ne tikai apmuļķoti, mēs būsim pilnībā izvaroti. Jā! Mēs esam apsardzīgi! Kurš sokojas 40 gadus, esmu maksājis šajā valstī, tādēļ šodien cilvēki vispār stāv tāda maismu priekšā, ka viņi, tie, kas ir dzimuši pēc 56. gada, vispār pensiju nesagaidīs. Jā! Kur ir viņu nauda? Kur ir tā taisnība un tā patiesība? Es varu jums pateikt droši un skaidri. Rukši un ir tikuši pie siles. Atbrīva citus, lai paliktu resnāki un rukšķētu rukšķīgāk. Un tikai tad, ja tauta mēs pieprasīt no viņiem, parādīt, ka viņiem ir tautas kalpi un ka viņiem ir jākalpo mūsu tautai.